Čau, dargais! Šodien vienkārši nevarēju nepaklausīt svētajam garam un nepadalīties. Jā. Un es teicis, ir tik forši un ir jauna diena. Un es sēdēju un es paņēmu Bībeli telefonā, atvēru un es skaidri zināju, man jāiet Jāņa 10:10, jā. Kā Dievs saka, ka es esmu nācis, Jēzus ir nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīve pārpilnībā, jā. Un es gribēju atvert to rakstu vietu, un parasti tā nenotiek, jā, nenotiek. Un man bija atverts 5. Mūzes, ko es jums atsūtīju tikko, ka tu esi svētīts, iziedams un iedams uz lauka un visur, un man stāv atvērtā vieta. Es izvēlos Jāņa evaņģēlijs, eju 10. nodaļa, 10. pāns, visa aplikācija, viss notiek, es spaidu atveru, bet līdz pāntam es netieku, viņš mani atmet atpakaļ uz 5. Mūzes. 5. Mūzes. Es to darīju 3 reizes, un nekā, un joprojām nevaru. Tā nav sagādīšanas, dargie, tā nav sagādīšanas. Tu esi svētīts visur un vienmēr, jo tevi dzīvo pats dzīvais Dievs. Sapņo lielus sapņus, jā. Un nesen man 13. septembrī bija dzimšanas diena, un es svinēju viņa laikam 15. Un man Dievs dot jaunus sapņus, un es tev pierakstu šeit klādītē, jā. Un es jau to daru vismaz gadu, es viņus pierakstu šajā klādē, pirms tam es vienkārši uz lapiņām rakstīju. Un Dievs ir tik unikāls, ka viņš ik pa laikam mums atgādina kaut kādas lietas, jā, un es jau esmu sācis sapņot lielus sapņus jau kādu laiku, un Dievs ir tik labs, teicis ir tik labs, un man dzimšanas dienu uzdāvināja šitādu krūzīti, un tur ir rakstīts, spoguļu attēls, vai cik te ir rakstīts sapņo lielus sapņus. Sapņo lielus sapņus. Man uzdāvināja vienā māsa, un vienreiz es gāju veikalā, un es ieraudzīju, ka tur ir šīs krūzes. Un tur bija dažādi uzraksti. Bet šīs krūzes tur nebija neviens. Es sapratu, tēcis vienkārši runā uz mani. Turpina sapņot lielus sapņus. Nekas, kas mūsu dzīvē nenotiek tāpat vien, dargie. It īpaši tas, kas notiek ar Dieva roku, ar Dieva mīlestību. Viņš jūs tik ļoti mīl. Viņš grib, lai jums ir pārpilnība. Viņš grib, lai jūs esat svētīti, kā rakstīts 5. Mūzes grāmatā. Viņš grib. Viņš to jums visu ir devis, un jums vienkārši jāpieņem to kā dāvanu. Es to runāju vairāk sev, un ja jūs gribat, jūs varat paņemt to arī sev, dargie. Jo zinat, jūs esat dārgi atpirkti, un jums ir dāvāta brīvība, lai jūs atkal nebūtu kaut kādā jūgā. Jums dāvāta brīvība, un tā ir tik liela dāvana mums, un visas pārējās lietas viņš vienkārši tiek piemestas, kad mēs sekojam debes tētim. Jā, Mateja evaņģēlijā rakstīts, kur tā bija nodaļa 29. vai kaut kāda 20, neceros no galvas, bet rakstīts, ka pa priekšu meklēt debesu valstību un viņa taisnību vispārējais pieliksies, jā. Es tā dzīvoju.
mācos dzīvot tā tālāk, un ziniet, debes tētis ir labs, viņš ir tik labs. Viņš ir tik labs, jā, un, ja kāds zina, tad man bija saplīsusi mašīna, ja kāds lasīja čatiņu, jā, man nobeidzās dzinējs, bet tā bija mana pirmā mašīna, mans bērnības sapnis, ko Dievs piepildīja. Un es vakar vienkārši pieņemu lēmumu, ka es svinēšu to dienu, ka mašīna ir jau salabota. Es vienkārši ticībai jau svinu. Šī ir otra diena, kad es svinu, ka mana mašīna ir salabota. Es svinu vienkārši. Un slāva debes tētim, ka viņš jau ir parūpējis par to, jā. Debes tētis ir parūpējis par katru mūsu lietu pirms 2000 gadiem, jā. Kad Jēzus teica uz krusta, viss ir piepildīts, tas nozīmē, ka viss jau ir piepildīts. Atnāk situācija tavā dzīvē, jau ir piepildīts risinājums, jau ir atrisinājums, ir gatavs. Vienkārši ticībā mēs to pieņemam. Un slavējam debes tēvu. Jā. Vienkārši viņš ir tik labs. Tik labs. Jā, un kāds klausījās vakar, aizvakar, otrdien. Vienkārši viņa klātbūtne ir šeit, es vienkārši izbaudu, un tas... ka Bībelē mācekļi bija tā kā ierēbuši. Es tā arī jūtos, ka būtu kā ierēbis no viņa klātbūtnes. Un tā, un runājot, es tur dalījos par to, ka es vienkārši, kad es tur drusiņi sakasījos ar savu sievu un gāju pie debes tēva, vienkārši atdevu to situāciju debes tētim, jā. Jau tajā otrdiena jau viņa drusiņu uzplauka. Vakar viņa uzplauka vēl vairāk, šodien vēl vairāk, jā. Un šodien es vedu viņu uz staciju, jo mums tagad mums saplīs otra mašīna, un viņa jau ir, viņa gaida, ja? Un kamēr viņa pardabiski tiek salabota, man jāvada savu sievu no rīta uz vilcienu, lai dabūtu sev mašīnu, ar ko vadāt bērnus no dārziņiem un skolām, jā. Un mēs tagad kopā ar viņu braucam, kopā ceļamies un braucam. Es vedu viņu uz vilcienu, vedu mazos dārziņu, jā, un forši pavadīt savu sievu. Savu mīļotos, redziet viņus priecīgus, smaidošos, un to visu dara debes tēva mīlestība. Jā. Un ziniet, es redzu, ka mana sieva, kad viņa saka strādāt, jā, un tas attiecības personiskas nav nemaz tik viegli uzturēt, jā. Kad tavā dzīvē atnāk pārmaiņas kaut kādas, vai tu sāc strādāt, vai tu kaut ko sāc darīt, un agrāk tev bija ļoti daudz laika brīva, ka tu varēji visu saplānot un visu pavadīt laiku ar debes tev, un atnāk, ka tev parādās ļoti maz laika, un tev vienkārši jāpaņem sevi rokās, jāsāk disciplinēt, vai jāsāk celties ātrāk, un tev tas nesanāk, tad tev jāpalūdz debes tēti, un viņš palīdz tev to darīt. Esmu daudz reiz tā darījis, ka es jūtu, ka steiga kaut kāda vai jaunas situācijas, jaunas iespējas, ko tev Dievs atver, kaut kāda tur darbiņa. Viņi paņem tavu laiku, un tev jābūt nomodā, lai pavadītu laiku ar debes tēvu. Jāatrod laiks, jo, ziniet, tā ir. Mēs ar sievu nesen runājām tieši vakar, ka, īstenībā vislielākā problēma, kāpēc notiek tie kašķi, kāpēc notiek nesaprašanas, kāpēc kaut kas dzīve nenotiek, kāpēc esam nelaimīgi, kāpēc esam tādi dažreiz stresojam, tikai tāpēc, ka neesam pavadījuši laiku ar debes tēvu, neesam piepildījušies ar viņu, ar viņa mieru, ar viņa prieku, ar viņa mīlestību, un tāpēc nespējam neko citam dot kā tukšumu, jā. Tā ir.
Arī man tā ir, kad es nepavadu laiku ar debes tēvu, es kļūstu aizkaitināts kaut kāds netāds. Tāpēc tajā laikā, kad mēs redzam, ka, kādam no mūsu tuvākajiem iet grūti un viņam grūti pavadīt laiku ar debes tēvu, mums vismaz ir jāpavada laiks ar debes tēvu un ar to mīlestību, ko debes tēvs mums liek iekšā, kad mēs pavadām laiku ar viņu. Lai mēs plūstam ar to uz mūsu tuvākiem un parādām, redzi, viss būs kārtībā, tev nesanāk, debes tēvs tevi mīl, es tevi mīlu, viss sanāks, vai palīdzēt tev piecelties no rīta, labi mēģinās, jā, vai arī paņemt bērnus prom, aiziet kaut ko un ļaut savai sievai vai vīram vienkārši pabūt divi ar debes tēvu, ar aizatliektam durvīm, iedot viņam to laiku, tas ir ļoti vērtīgi un svarīgi, vai iepriecināt kaut kā, paprasīt Svētajam garam, kā es varu iepriecināt savu tuvāko, kā es varu iepriecināt tēt ar tavu mīlestību, jā. Un Svētais Gars parādīs, jā. Jā, vienkārši. Es šodien no rīta pieņēmu lēmumu, es sākušu slavēt Dievu no paša rīta jau, un kad es to saku darīt, jau tā Dievu klātbūtne nāk. Jā. Ai, dargie, jūs esat unikāli, jums ir lieli sapņi, varenas lietas, jūs darīsiet kopā ar Jēzu, Svētā gara vadībā, un šodien jūs jau darīsiet lielas lietas. Un tāpēc, ka jūs esat unikāli, jūs esat īpaši, jūs esat dargi atpirkti, jūs esat piepildīti ar debes Tēva mīlestību, ar superīgām idejām, ar superīgiem soļiem, kopā ar viņu. Esat svētīti. Un drīz tiekamies. Jā. Slavu Dievu.